Nebija. Labdien. Lai jūs nebalsināt ar dažām minūtēm atnāks arī atreiz. Tātad, man joprojām sauc Ilze Aizpe. Es joprojām esmu šī nevarīgās. Patiesībā ir priekšroka redzēt daudzas pazīstamas, ļoti pazīstamas un arī pazīstamas sejas. Un vispār mēs šeit esam tāpēc, ka Antļopīšu muzejā pēdējo gadu laikā tika uzņemtas vairākas epizodes no tautserību filmām, gan Sarkanais mežs, gan arī epizodes no krimināllietu iesācējiem, un tā visgluži nebija aina, ka es Sartēģīgai un Dagmatam zvērēju mūžīgu uzticību, un tieši tāpēc pērnā gada septembrī Antļopīšu muzejs pārtapa izteiksmīgā 70. gadu dzīvoklī, un arī šeit tika uzņemtas filmu nomas dažas epizodes. Es ceru, ka pārsvarā visi klātesošie filmu redzējuši, un tad šī mūsu saruna būs interesantāka nekā tad. Jā, labi redzēju. Kāpēc pateicos demonstrētos ievadvārdus, atrāca pats galvenais šajā vakarā. Es priecājos jūs redzēt, patiešām, mums sirds. Bet, jūs vēl piliet ūdeni. Tev jālai ūdens. Es jau ielēju. Tu gribēji tev ielēt? Un tātad, ņemot vērā to, ka scenārijā ir nelielas izmaiņas, es domāju, pirmo jautājumu Andrei gribu uzdot jums. Tomēr? Jā. Labi. Tātad, Andrei Seiks, kas tejuvēja pat mēs no Kānu kino festivāla atbrauca uz necilo Andreja Upīša dzīvokļi. Kāpēc jūs tā? Un tātad, vispirmām kārtām es tomēr gribu teikt jautājums ir par Ivo, gan arī Andrejam. Andrej, tas bija apmēram 90. gados, kad man liekas, es pirmo reizi, 2000. gados, uzzināju par šo notikumu. 1975. gada notikumus, kā vārdus, kā tika uzņemta šī filma. Kad jūs pirmo reizi vispār uzzinājāt par šādu faktu? Kāds 5-6 gadus apakaļ. Man rokās nonāca tā grāmata. Storževoja. Un varbūt jūs esat visās intervijās vai daudzās stāstījis par šīm filmām, par šīm grāmatām. Pastāstiet arī citiem, respektīvi mūsu apmeklētājiem. Kādas vēl ir šī notikuma interpretācijas? Man ir ļoti vienkārši, ko jums izstāstīt. Es katrā ziņā visu laiku domāju, kā es varētu pieteikt karu Krievijai. Tas ir tā kā Mihauzenā, ja, kad pēc pusdienām mēs piesakām karu Anglijai tālīdzīgi. Bet ja nopietni, tad katrā ziņā šis notikums ir ne tikai tāpēc, es tagad redzu pāris kritikās ir uzdots jautājums, kritikas beigās, un kas no tā, un tā kā tiek uzdots jautājums, ja? Un priekš manis tas ir ļoti svarīgi, kad mēs rādam ceļu, kā tas būtu darāms, jo mēs saprotam, ka Krieviju uzvarēt ar ieročiem gan arī nav iespējams, bet Krievija vienmēr izmainās tad, kad iekšā kaut kas notiek Krievijā, pašā iekšā kaut kas notiek. Un faktiski ir tāda cerība, es atceros, cik es biju, kaut tas bija bandīts Prigožins, kas devās uzbrukumā Maskavai. Es visu laiku tādām cerībām domāju, varbūt kaut kas izmainīsies, kaut kas tur kaut kā samaisīsies un būs citādāk. Un tieši tas pats ir šodien, mēs visi gaidām, kaut kas notiks. Otra lieta ar Tom Cruise galvenajā lomā bija filma, kas saucās Valkīra, kurā filma tika stāstīja par vāciešiem, kura arī viņi iekšējā elitē, viņi saprata, ka kaut kas ar to Hitleru nav kārtībā un gribēja viņu uzrīkot atentātu. Un man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgi mums parādīt cilvēkus, lai to viendabīgo tagad, kā tā masa izskatās no malas, kur nemazām nav viendabīga. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tajā dienā, kad Putina nebūs, kad
kad tajā dienā mēs dzirdēsim, kāds viņš ir bijis nelietis un slikts cilvēks, ja? Bet kaut kā vajadzētu to agrāk kaut kā izdarīt. Nu, un tas bija mans kā režisora uzdevums pierunāt savus producentus Dita un Rekurāja Baltā. Es nezinu, kāpēc viņi nesēž, man būtu 2 baltas meitenes blakām, bet nu labi. Un saprot, man bija svarīgi. Un tad viņas, kā jau sievietes, bija ļoti skeptisks no sākuma, bet pēc tam kaut kā izdevās. Tā kā es ļoti gāri atbildēju, bet mans uzdevums bija pateikt to, ka tas ir tā kā mūsu arī kaut kāda kauja. Un es nevēl visās intervijās saku, ka es ļoti gribētu šo filmu nopludināt pēc tam, kad Tets būs parādījis un atguvis savu naudu Krievijā. Es jau esmu Ukraiņiem parādījis, Ukraiņiem ļoti šī filma patīk. Krieviem, nu tā. Tur ir tā, ka tur ieskanās kaut kādas tādas notas, kas mums kā latviešiem varbūt līdz galam nav skaidrs, jo mēs viņus kaut kā citādāk saprotam. It kā mums liekas, ka mēs viņus labi saprotam, bet mēs nesaprotam viņus. Jo tur ir kaut kas tas impēriskais iekšā, ka tur ir kaut kas cits kaut kas noturē. Nu tā, ļoti īsi gari atbildēju. Paldies. Ivo, es domāju, ka runāties. Tad, kad būšu izprašņājusi mūsu jaukos aktīvus, bet tagad jautājums par scenāriju rakstīšanu. Ir tā, ka ar jūsu vārdu saistās pēdējā laikā ļoti daudzi scenāriju filmā, bet, izstāstiet, kā sākās un kā norisat scenāriju rakstīšanu. Es gribu, sākumā bija Ukraiņu režisori, Ukraiņu scenāristi. Jā, varbūt sākumā ir pat atbildi jāsāk, varbūt Andrejam, jo viņš zina to sākumu ar Ukraiņiem, jo es jau tiku piesaistīts tad, kad Ukraiņi jau bija komandā un jau kaut kāds domas bija jau pierakstīts. Ļoti īsi. Mums bija komandā Ukraiņi, kas bija uzrakstījuši scenāriju, kurā viņi centās rakstīt kaut ko pa Latviju. Tas bija diezgan smieklīgi viss iekšā, bet tā pati armijas un tā visa daļa bija laba. Un tad mēs piesaistījām Ivo Briedi, kas ārkārtīgi daudz izdarīs scenārijām, jo faktiski bija sarakstīts tas kodols, kurā kurš kād cikos, un tad ar Ivo palīdzību mēs ievilkām tādu dramatisko līniju, pielikām mākslinieckās vērtības un tā tālāk. Un Ivo ir tiešām ģēnijs, viņam arī ir sirvi mati. Un kas ir labā ziņa, kad es vīriešu scenārists, man liekas, kur tāds ļoti jauns, viņš nevar to, tā nav pieredze. Viņš arī bijis Krievu armijā, tā kā es domāju, ka viņam tas ir pusi no veiksmes, bija tas, kad viņš piekrita un kopā ar mums pa naktīm negulēdams strādāja. Nu jā, runājot par to scenāriju būvniecību, skaidrs, ka mēs to plus mīnus zinām, gan ir chronoloģiski precīzi, kā viņš ir aprakstīts grāmatās, tās ir aprakstīts grāmatās, mēs zinām, tur ir kuģa apkalpi, zinām attiecības ar kapteinu un poļitruku un tā tālāk, bet interesantākais bija radīt viņa privātu dzīvi, kas notiek Rīgā, jo tas ir tiešām fantāzijas augsts, ja? Viņa ģimenes dzīve, viņa teiksim tā, latviešu ietekme uz viņa izvēlē. Nu, mums tomēr bija kaut kā jārada priekšstats, ka atrašanās Rīgā kaut ko nozīmē, ka Dumpis sākās Rīgā, ka tā nav vienkārši tāda nejaušība, bet varbūt tomēr. Un mēs varam par to spekulēt, mēs to nezinām, bet kāpēc tā nevarētu būt? Nu, tad tas bija, manuprāt, no mākslinieckās puses interesantākā daļa. Šo no jauna uzbūvēt, uzrakstīt attiecības ar sievu, bērns. Formāli skaidrs, mēs zinām, viņam bija sieva, viņam bija bērns, bet ko viņi, kā viņi, attiecības ar kaimiņiem. Nu, tas viss ir no jauna. Vai scenāristam ir, teiksim, jums ir iespēja kaut kā, pilnīgi izmainīt vai pagriezt uz savu pusi filmus gaidu? Ir, protams. Labi, tad man vajag noskatījos 2 reizes, visas 7 sērijas. Un par to necenzēto leksiku, varbūt jūs esat bijis Krievu armijā, jūs to pats tā kā atcerējāties, es domāju, ka... Es domāju, tādas necenzētās leksikas vajadzētu ideālajā variantā daudz tā valoda, tās attiecības, kas tajā vidē valda, viņas pārsvarā bija necenzētas. Un ir tikai izņēmumi kā tā literāra valoda.
Bet mēs tomēr tā drusīgi mīkstinājām to. Bez tā nevar iztikt, vienkārši nevar iztikt, tad mēs esam mēģini. Jautājums skatītāji, jūs netraucēja daudz šo te autentiski. Man pietrūka krievalodas, bet kādas tā latviešu valoda kaut kā. Jā, par to bija daudz strīdi arī režisori, vai kurā valodā pats režisors šausmīgā dilemā bija, kādā valodā to taisīt. Un tas, protams, tika pieņemts šāds lēmums, un tam ir bija racionāli izskaidrojumi, kāpēc. Bet, skaidrs, man arī bija tā pirmā reakcija, tas taču viss notika krieviski, tam ir jābūt krieviski. Tas latviski, tas ir paušums kaut kāds, tajā nāk iekšā. Bet, ir racionāli apsvērumi, tos mēs Es ļoti ātri izstāstīšu, tas jums ātri patiks. Tātad es gribēju šausmīgi, es gribēju oriģinālā, bet tad manas producentas teica, klausies, tad viņas neskatīsies šo filmu, tāpēc, kad ir diezgan liels ienaids tagad pret to krievu valodu, plus vēl jaunākā paudze nerunā šajā valodā. Tad paldies Dievam, Nacionālais kinocentrs pateica, ka viņai jābūt ir latviešu valodā. Tam mēs izdarām. Vēl mēs spirinājāmies pretī. Tas ir jums kā tomēr literātei. Un tad faktiski mēs mēģinājām, pasūtījām vienam latviešu tulkotājām tulkot krievu lamuvārdus. Bet tas bija tā, es domāju, ka mēs varētu uzvarēt kaut kādā Monty Python čempionātā tas bija kaut kas baigīgs, bet viņš centās, bet lai mēs to saprast. Bet tagad, ja jūs vēl 3. reizi gribēsiet un 4. reizi skatīties šo seriālu, tad faktiski te tā tagad ir, ka tu vari uzslēgt. Un tev ir ļoti skaisti krievu aktieri ierakstījuši voiceover. Tas ir valsts celiņu virsū, kurš jau citādāk. Pilnīgi cita filma. Tā kā tas ir, to mēs speciāli, to es izlūdzos jau priekš tā lielā atentāta, kad mēs jums Krieviju sūtīsim, tad tas jau ir. Jūs pieļaujat, ja tā filma būtu radusies pirms kara, tad tā būtu pilnvalodā? Andrejam šī ideja radās pirms kara, tāpēc arī, kad Andrejs par to sāka degt par šo ideju, ka šis stāsts ir jāizstāst, mums no sākuma bija, kāpēc tieši tagad. Bet es domāju, ka gan Andrejs, gan arī viņa draugs un mūsu koproducents Vitālijs Dopulenko, kurš dzīvo Ukrainā, ka jūs abi divi jutāt, Ne, Ukrainas jau pateica. Ukrainas var pateica, ja viņa Ukrainā rādīs, viņam jābūt tulkotam ukrainiski, viņš nevar vairāk krieviski parādīt. Jā. Es jums teikšu vēl vairāk, pirmkārt, saziņas valoda ar Ukraiņu mums ir krievi. Otrakārt, es rakstīju sākumā scenāriju krieviski. Attiecīgi, lai viņu ātrāk var izlasīt un īstenībā es arī tā iedomājos, ka tas būs krieviski. Un tad vienā brīdī tam bija jānotiek likšķim, ka jāpārvērš šīs latviski, ka vairāk reizes rakstīts par teikt. Tā kā tā valoda ir tāda interesanta lieta šajā gadījumā. Andrej, bija kaut kādas atšķirības strādājot ar aktieriem šajā filmā un no iepriekšējiem jūsu darbiem? Bet komēdijās komēdijas ir daudz grūtākas. Komēdijas cilvēki nenovērtē, cik grūti ir izveidot komēdiju, bet arī šo drāmu ir grūti izveidot. Piemēram, vislielākā laime mums bija aktieris, kas sēž no manis pa labi, tāpēc, ka viņš savā būtībā ir. Es jau mazliet uzprasīju, tu esi pareizs, viņš ir šausmīgi pareizs, un ja viņam kaut kas nepatīk, tad viņš to sakot un tā. Tad faktiski man ļoti, ļoti viegli bija Daini, un tad Dainis, es klausījos viņa intervijā ar Džilindžeri, un viņš tā nezinu, vai ar viņu vispār nebija šaubas. Viņu paņēma, uzfotografē, un viņš bija gatavs. Bet tad mēs, protams, mērījām, bet kāda sieviete varētu viņām būt blakām, saproti? Un tad, protams, izmērījās, viņi, protams, te viņi izskatās ļoti skaisti un smaidīgi un tā, un tad mēs domājam, kā viņu, sačunčināt, vai ne, bet paldies Dievam, ka viņi bija dzemdējuši bērnību, un viņi baroja to bērnu tā laikā, bet es to ļoti pozitīvi saku, viņi bija ārprātīgi, tas pāris bija tāds, kad tu pilnīgi tam tici līdz, atbildi ir tāda, ka ar aktieriem es ļoti baidījos, ka mums iedeva to naudu, un ka es aktieris tagad sākšu uzrunāt, un mēs ar producentiem bieži runājam, kā tagad viņi atteiksies, kā mēs tagad,
Tagad šajā laikā mēs rādām filmu par krieviem. Nu, kā tas vispār var būt? Bet kaut kā neviens, visi saprata to uzreiz, tas bija momentāli. Tā kā atbildi ir tāda, ka bija ļoti grūti. Es jau sākumā teicu, ka ir grūtāk ar komēdijām, tad tagad ir kāpēc? Neviens nav bijis Krievu armijā, neviens nesaprot tās ir dzīvnieki, kur vecāki kungi varbūt saprot, tas ir dzīvnieciskas attiecības. Tas ir, kāpēc ir lamu vārdi Krievu armijā? Jūs nesaprot, tas ir maskulīna un paraugs, tas ir apmēram tā, ka tu vienāc iekšā, tev ir kāds, es drīkstu šajās svētajās telpās, ja? Tev ir verbāli jāizdrāž visi, lai tu redzi, ka tu esi galvenais vilks šeit, un tas bez tā tu nevar. Un tur visu laiku tāds attiecības. Es esmu priekšnieks, tu esi stulbens, un te tie skatieni visi ir izmainījušies, kā to visu dabūt. Bet mums izdevās tas ļoti labi, un es pat tā kā brīnos, jo man pašam slikti paliek, ka es to filmu skatos, nu tādu viedokļu, ka es atceros to savu jaunību, jo man jau viņi sāk tādi gaiši palikt, zin kaut kādi jau, es atceros tos Jāņus, visu kaut ko un tā. Sombrero, jā, tām, jā. Un tad es noskatos, saku, jā, bija tas, es to pretīgo brīvības, ja Ļeņina ielas to pelēko masu, kas cilvēku bari pa to brīvības ielu, te, kad brauc, ja, kad tās nopulkušās mašīnas, visas tās izkārtnes, visas tas tāds depresijas. Un tāpēc bija grūti ar aktieriem, bet kaut kādā veidā viņus nodepresējām, kaut kādā. Pievērsīsimies aktieriem, jums pa labi Daini. Jā. Jā. Vispirmām kārtām jau ir, mēs folklorizējām šis stāsts, ja, kā Andrejs ieraudzīja, ka Andrejs izlēma, kā tieši jums ir jābūt pareizam donkipatismam šim tēlam. Un kā arī es atļaušos citēt, Valērijas Paginstam bija vajadzīgs nevis vienkārši stulbs, bet tā donkipatisms. Es arī skatījos ar divu interviju, tas tiešām tā bija. Jā, tas tiešām tā bija, jūs aizgājāt uzmēģināt to šinelītu. Bet tos neliekiet kopā to ar viņu. Stulbs tas nozīmē no mana. Es saprotu. Visi kārtībā. Pieņemts. Kur, tad, kad es stājos Kultūras akadēmijā un es noliku savu atestātu, vidusskolas atestātu, es noliku, man bija matemātikā trīnieks. Gadā, tas nav kāds noslēpums. Es saku, kā ar to trīnieku, un uz mani paskatījās un teica, gudri aktieri nav vajadzīgi. Principā. Jā, tā ir taisnība, jā, kad aizgāju, uzfotografējos. Tajā šinelī Andrejs iedeva baltu kraku. Tā ir bilde, kas ir plakātā. Jā, kas redz uzreiz kaut kā sanāca. Un es atceros, ka, manuprāt, ka Andrejs man vēl pat prasīja toreiz, ja filmēs krievu valodā, jo tad vēl gāja tās runas. Labi, runa neiet, bija runa par to, ka varbūt vēl filmēt krievu valodā. Patiesībā ir tā, ka šis tēls ir tāds, es pat teiktu, ka viens no interesantākajiem atbildījumiem neatkarīgās Latvijas laikā, jūs esat labais komunists. Bet jūs pats zinājāt par šo notikumu? Neko. Absolūti neko nezināju. Pirms es neaizgāju pie Andreja Blaumaņa ielas pagrabā uzvilku šineli. Tikai tad arī es kaut ko uzzināju. Un tad, manuprāt, ka pēc tam es kaut kad arī zvanīju tēvam, prasīju, vai viņš kaut ko tādu ir dzirdējis. Viņš tā kā, nezinu īsti, nav nekas tāds dzirdēts. Kaut gan viņam tūlīt pie 70 gadiem tūlīt. Un viņš arī neko nezināja. Un tad tikai pēc tam kaut ko pagūglējot, bet pēc tam tā lielā interese sākās tikai, es jau aizmirsu par to, ka mums ir bijušas šādas provas, pat nosacīti provas, ja tās ar savu par provēm. Un līdz tam brīdim, kad Andrejs man piezīmēja, teica, tā ir nauda filmējuma. Un tad sāk vairāk kaut ko pagūglēt, kaut ko paskatīties, palasīt, Bet to lielo mājas darbu ar to visu informāciju mums iedeva Andrejs. Andrejs jau tur bija izstudējis absolūti visu. Vēsture ir baigi interesantā, un tur ir viss daudz, kas, piemēram, es jau izstāstīšu ātri vienu lietu, kāpēc es runāju par to, tas Krievu laikā, tas jau skaitījās vientiesas.
kaut kādā veidā. Es skatījos tās filmas, ko viņš varēja skatīties. Ja tad paudze ir tāda, kas atcerās, ir Baltā tūkstneša saule, pareizais sarkanarmietis, ja, kurš palīdz visiem. Tad ir tāda filma Oficeri, tad ir filma Komunists. Un tu rāda to cilvēku, kas ir būtībā ārkārtīgi labs, atbildīgs, kārtīgs. Un saprot, viņi, iedomājas, kā tas ir, ka tev rāda televizoru filmas, kurās cilvēki ir labi, tas pats mans draugs nenopietnis cilvēks, vai ne? Un pretī tev rāda jau kaut ko jau tādu pilnīgi, ka tu redzi, ka tas viss ir fakes un ka tās viss ir meli. Un te ir viens cilvēks, ja, kāpēc es teicu to stulbs, ja, tāpēc, ka kā tas ir, ka tu neredzi to, ka tu esi tik liels ideālists, ka tu neredzi. Un tad man palīdzēja, es tūlīt aizvēršos, tad man palīdzēja šausmīgi viena interesanta lieta, bija, es izlasīju par Don Quixota radītāju stāstu, kurā bija pa Cervantesu, kad viņš bija patās atgriezies no kara, Spāņi ar kaut ko tur ar mauriem bija cīnījušies, viņš bija atgriezies, un viņš bija turēts kaut kur cietumā. Cietums tajā laikā bija bedre, tieši tāpatās kā Ukrainā, tagad tur bedrē cilvēku, un tad viņš bija kaut ko tur, jau kāds pusklips un tāds slikts, viņam visu veselības slikts, šādos mājās, tad kaut kādā duelī vēl vienu cilvēku nogalinājis, un tad tos Cervantes ieliek bedrē jau Spānijā. Un tagad tas jautājums, ka viņš izlaists ārā, viņam tajā laikā ir 50 gadi, un 50 kaut kas gadi, un viņš redz, kad visi visapkārt, ka viņam ir tik slikti, ka, kur vēl sliktāk var iet. Un ciemā parādās muļķītis viens, un viss par to muļķīti, tā kā smejās. Un viņš saka, ko vēl vienam sliktāk nekā man iet. Un tad pēkšņi tas muļķītis bija kaut kur sapratis, ka viņš ir redzējis Svēto Mariju. Un tikko kā viņš redzējis to Svēto Mariju un tādu pārliecību visiem stāst par to Svēto Mariju, ka pēkšņi viss ciems noticējis un nāk viņam nes maizi, ēst, godā, dod, un ka viņš taču Svēto Mariju redzējis. Visi grib izlūgties Dievam kaut ko caur šo cilvēku. Un tad tas Cervantes uzrakstīja šo stāstu par Don Quixotu, kurā tev jābūt tai pārliecībai tik lielai, ka tu notici. Un tad bija tā situācija ar visu tā situāciju, ko Dainis tēloja, kad cilvēks jau ir baigi jocīgais cilvēks. Viņi jau neskatās, cik tev stipri iesit, bet vai tu pēc sitiena piecelies kājās. Un viņi visu laiku, mums bija tā dramaturģija Rivo sakārtot tāda, ka ir galvenais varonis un viens sitiens. Tālāk nākošais sitiens, un viņš iet, viņam neietekmē, viņam tas admirāls skatās virsū un saka, bija vai nebija, vai tu viņš atkal nē, vai ne, un apkārt jau tie virsnieki visi to redz, ka viņam ir kaut kāda, kaut kurienes kaut kāda pārliecība. Un tad kas notiek? Tad notiek baigi interesanti, tad, kad viņš tagad virsniekas apulcē runā, un viņš jau, protams, melo. Viņš saka, mums tur Baltijas flotules pievienosies tā. Turienes es tikai paskaidroju, lai nebūtu, ka tas viņa varonis ir cilvēks ar ārprātīgu pārliecību. Tā bija mūsu tā galvenā un svarīgākā lieta. Un pret viņu neviens nevarēja neko pateikt, jo admirāls arī viņš salūza. Viņš nezināja, ko viņš vairāk izdarīs. Tā. Jā, piedodiet. Tas ir brīnišķīgi. Tā ir nopietnas jautājums, ko es esmu uzrakstījis. Tad jau par ģimeni droši. Nē, vēl. Viņš meitām nerāda to filmu, jo filmu līdz 16. Jā. Tieši tā. Jā. Nē, cik viegli vai grūti un kā viņam tik smalki un jāatcēti radīt priekšstatu par to, kā nostiprinās un attīstās filmas galvenā varoņa no šī dzīves galvenā lēmuma pieņemšana. Kā tas solīt? Kā ielīst galvā? Kā saprast? Kā tu pieņem? Jā, manuprāt, ka man tas nesagādāja tādas baigi nekādas grūtības. Jo tas viens no tiem iemesliem ir tas, ka es pats savā ziņā esmu, kā arī Žagars runājis ir visu laiku, ka es esmu pārāk pareizs. Ka es esmu tāds pareizs, plus ir tie, kas man ir tuvāk, tie arī zina, ka es tāds taisnības cīnītājs arī esmu, ka
aha, tā tad tur kaut kur nav kaut kas pareizi, tad es eju pareizi. Tad es būšu tas, kurš ies un cīnīties un tās durvis spērs ar kāju vaļā, ja vajag. Tā, bet redz, vēl jau ir tas, ka scenārijā es izlasīju, ka mēs sākām principā filmēt. Principā tad, kad sākām filmēt, manuprāt, tad es izlasīju visu scenāriju. Tas, kas man deva pa daļām, es viņu visu lasīju. Man ļoti arī patika tā tēla tieši arī viss tas ceļš, jā, kā tas viss ir uzrakstīts un kā tas viņa ripulis veļās un iet. Un te jau arī liels paldies arī Andrejam par to, ka ja brīžiem man likās pat man, jā, tādam pareizam cilvēkam, jā, kaut kādam likās, ka tas jau ir pat daudz, šitā jau nevar. Un tad Andrejs saka, ka nē, ir jāiet tas ceļš un tā arī ir jātur. Vismaz pēc scenārija. Pēdējais piliens viņa lēmumu pieņemšanā ir tieši kā reiz ģimene. Viņš redz, ka sieva un arī dēls pārvēršas par tiem pārējiem sistēmas zobratiem. Un, ja neko nedarīšu, tad viss cauri šitie ir pazuduši cilvēki. Un tas ir tas beigās pastāv. Tas bija galvenais, ko Ivo, tas ir Ivo, bet 5 reizes teica. Tas nebija scenārijā no sākuma, un tad Ivo pats to izgudroja, pats ierakstīja. Un šausmīgi patika, un pēc tam, protams, mūsu lieliskā, neatkārtojamā, skaistā aktrise notēloja. Tā ir man viena no mīļākām ainām, kur es pat sāku viegli piņāt. Tas jūtīgi izklausās, kad mūzika uzliek virsū, kur viņi neskatās tam savam vīram acīs. Nav nekāda bļāviena, kā varētu gaidīt krievu ģimenēs, jau kaut kas tam līdz. Neskatās acīs, ka man ir desa, jā, tas iegūt tev uz ābacīm. Tas ir Ivo meistarstiķis, uzskat to par spēcīgāko ainu filmā. Lieliskā neatkārtojumā brīnišķīgā aktrise Elīna Kanzene. Izlasīju te, kas par tevi rakstīts, Elīnīti, un dažas tās piltākas citātas atkārtos. Kautrīgā Nina Šponina, gaišnotaina būtne Raimu Statienu, un pēc pirmā iespēja darīja īpašu asu prātu. Vēlāk izšķirošos brīžos tomēr spēja rīkoties impulsīvi un izlēmīgi. Elīnas Kanzenes spēlētāja Nina Špagina neierastās, to nevar saukt par lakonisku naidu, bet arī par lauku un fragmentāru. Nina ir ļoti jūtīga, un jau pašām laikā vienkārši sieviete. Un sociālos tīklos tās vaigstītas lielākās, skaistākās metaforas, ka tevi dēvē par latviešu Līvu Ulmani, un man palika atmiņā paliekoša metafora, ka tu simbolizē izteiktu priecēm. Bet, Elīna, kā tas patiesībā... Atlantā paskaties, kā tas bija, jā, man apzīmēja. Ja ar dēļ viņš bija skaidrs tādā izpratnē, ka Andrei pareizi viņam konkurenti nebija uz šo lomu, bija skaidrs, ka dēļis. Tad, Elīna, kā tev tas bija? Tev bija kastīņi? Man bija kastīņas. Es nebiju, es aizgāju kastīņu. Jā. Es zināju, ka Dainis būs. Tad mums bija aina kopā, bet tāda uzreiz tāda aina, jo mēs neesam pirms tam bijuši pazīstami, un aina bija tāda diezgan intīma. Bet es tur tā labi darbojos. Nē, to, ko viņi saka intīvi, es nedomāju. Nē, viņa bija tāda saites, kādas mums tur kopīgas ir. Man liekas, ka bija ļoti viegli mums vienam ar otru, kad mēs nebijām pazīstami, mēs tā kaut kā sajūtām. Andrejs redzēju šo visu. Es ilgi gaidīju zvanu, un tad tas zvans pienāca. Un es biju ļoti priecīga. Es ielīšu mums pauzīt. Viņi jau nesaprot, ko meklē parasti. Nu kā? Nē, es jau nezinu. Tev ir ansamblis, jā, ir vajadzīgs, jā, un es esmu vīrietis, principāli, jā, un man ir... Un man baigi grūti ir, un man ir 2 kolēģis, Aija, kas tur sevi baltā, un tad Dita ir, jā, un
Un baigi jancīgi, un mums bija nolikts, tas bija manā galvā, ka tur būs 3 sievietes, jo faktiski seriāls kā tāpēc sieviešu līnijas, vai ne? Un tās sievietes mēs meklējām varbūt nevis tieši, zināt, vienmēr jau baigi aktrisē jau ļoti grūti, es personīgi domāju, tagad viņa izvēlēsies vai neizvēlēsies, viņa tagad domā, vai es esmu laba vai slikta aktrise, bet princips jau ir tāds, ka tu to komplektiņu meklēji, kā tropa, ja? Tātad tai jābūt ir tādai, ja? Tālāk reku latvietei, tādai jābūt, ja? Un tagad, kas trūkst tajā zvaigznājā, kāda īpašība trūkst, vai ne, un kāda dēnim pie viņas sejas arī piestāvēt, jo tev liekas viena tev patīk, bet tad vai tas pāris iet kopā. Atsakot, tas baigi tāda sarežģīta. Un man liekas, ka arī tas, ko tu pieminēji par to, ka nesen bija piedzimis man dēliņš un tās visas formas un tāda tāds svars manī bija. Cits svars. Un tas, man liekas, šai lomai ļoti palīdzēja. Visas tās, tādas, es atvainojos, piebratušās krūtis un viss tas, man liekas, šai lomai tiešām tādai sajūtai arī deva citu. Un arī tas, ka tomēr tas bērniņš un tā piesaist ir viss, tāds citādās, man liekas, tas Ņinai tieši bija, man liekas, liels bonus. Tad emocionālais, hormonālais stāvoklis, man liekas, bija ļoti pateicīgs. Viņš noņēma, tas bērniņš noņēma tādu nevajadzīgu seksualitāti, tādu nostājā, Jā. Katrā gadījumā es esmu ļoti pateicīga Andrejai, ka jūs izvēlējāties Elīru, jo liekas, ka Elīru šajā lomā tā brīnišķīgi uzmirdzēja. Jā, pēc visām tādām lielām pauzēm manā dzīvē. Visi man saka, bet jūs saprotat, tas tā jancīgi ir. Muguris man ir vēl Aija un Dita. Jā. Un es to vienmēr, kaut kādā veidā, kāpēc par to vīrieti uzsvēru, tāpēc, ka es nopietni saku, ka tev ir baigi svarīgi no tā babām pusēm paskatīties un es māku klausīties. Man patīk klausīties, un mēs kopā kad visi 3, tā kā pasaka, tad ir kārtībā, bet kaut kādā veidā par viņu nebija tādu īsti, tādu 2 kauju nekādu, vai 3 kauju. Man būs jāskrien prom, man jau bijis īstenībā izdevības līdz šim tieši pateikt komplimentus aktrisē, ka man liekas, šis ir viss precīzākais trāpījums filmā vispār. Viņas Ņinas atveidošanai. Labāk aktrise es vienkārši nevar iedomāties. Kaut kā ir baigi trāpījums. Producentiem un režisoram tiešām viss komplimenti. Dainai visu laiku tropa ļoti, pat tropas loma patīk, ka tu te man... Tas ir cits, bet bez Ņinas es vienkārši nespētu to, kā lai saka, nopietni uztvert tos stāsts. Jā, tā ir, jā. Viņš pagājums apirstenē. Jā. Elīna, kāda tev bija, vislielākie izaicinājumi, vai kas tev bija grūti, vai viss bija viegli? Nē. Saplānu barošanas laiks. Saplānu barošanas laiks, bet bija ļoti atbalstoša komanda, bet patiesībā pēc tādas pauzes, kas man bija 2 bērni pēc kārtas maziņi, un tad līdz ar to man tāda profesionālā pauze bija. Taču šis bija tāds pirmais projekts pēc tāda liela perioda, un vispār iejusties tajā, un arī pirmā lielā loma filmēšanās vispār man tā ir. Un tas, ka tādas īsfilmas kaut kas ir bijis, kaut kādas tādas epizodiskas lomas, bet tieši tā saraustīšanās, kad filmēšanā vienā dienā spēlē 7. sēriju, tad 1. Un tieši tas, man liekas, man bija tā kā grūti saprast, kā tā līnija veidosies, un labi, ka tā montāža ir bijusi diezgan veiksmīga, un ka tas viss ir bijis tā ļoti... Es teikšu, ka es esmu gandarīta, un man ir patīkami skatīties uz to kā tā loma ir izveidojusies un kā viņa parādīta tiek uz ekrāna. Bet sākumā bija grūti, varbūt ar tādiem profesionālākiem aktieriem, varbūt nedaudz. Sākumā tas nebija viegli, un tas bija pirmā aina, kur mēs atbraucam, un tad tomēr mums ir jābūt jau ģimenei, kurai ir kopā, un mēs jau nav tā kā teātrī, tomēr 2 mēnešus kopā dzīvojies. Un tā kā sauc, un tad Dainis saka, tu varbūt labāk uz to pusi, tā kā tā, jo viņš iedod profesionāls padomus veiksmīgākam iznākumam. Un tad, varbūt tas sākums tieši tā kā sanāk kopā kā ģimene, lai tas tā ekrāna tiešām cilvēki notic, ka mēs esam kopā, piemēram, 10 gadus, nevis 10 minūtes. Varbūt tas bija sākumā tāds izaicinājums, un, protams, tās raudulīgās ainas, un bija tāda aina, kuru mums izmet no dzīvokļa. Mēs režam pie durvīm, un tad Andrejs Eicis pienāca klāt un teica, ka Budovska varēja 1. reizi.
Izspiest asaru. Un tad es izspiestu asaru. Nē, tas tāds joks. Es teicu, kas tu gāji. Vai Elēna un Daini jautājumu, tev visabiem sakiet, vai tā gatavošanās krimināla lomai, tā taču notiek savādāk nekā gatavošanās teātra lomai, vai ne? Jā, absolūti. Kā? Teātrī mēģinājumi, domāju, ka lielākā daļa jau droši vien zina to, ka teātrī līdz pirmizrādē tiek mēģināts 2 mēnešus. Ja, tad 2 mēnešus, principā, tu to visu saudzē, krāj, un tad cerams, ka pirmizrādē tas līdz kaut kam jau nonācis. Bet kino, man ļoti patīk tieši tā kino burvība ar to, ka šādiem te procesiem aktieris arī, pieņemsim, tāpat kā mani, ka es esmu aizgājis no teātra un es neesmu ikdienā, piemēram, skatos, ka ir ļoti jāmobilizējas, ir ļoti jāsavācas. Un tāpēc arī man bija viens tas lūgums, ka man vajag visas sērijas uzreiz, lai es varu katru dienu, attiecīgi pēc katras maiņas, aizbraucot mājās. Man jau vajadzēja zināt, kas mums ir laicīgi nākamajā dienā pa epizodēm, ko mēs filmējam, lai es visā scenārijā pats varu izvilkt kopā. Tātad tas ir no turienes, tas ir no tās sērijas, tātad tur tas pāriet, tas iet kopā ar to. Un šie patiesībā man ir šīs 7 sērijas, man nav neviens tāds kino scenārijs, kas man ir uz rokas pašam palicis, kas man ir tik pilns pierakstīts. Un vienkārši tev uz laukumu jau jānāk, tu nevari aizbraukt uz teātri, mierīgi pārēst brokastis, jā, tagad, tad ietveņasim tur tekstu mācīties. Nē, uz kino tev jau ir jābrauc, jau principā tev jau ir jāmācās gatava. Ir obligāti, tur ir obligāti, labi, ja ir ļoti daudz tur tekstu, piemēram, viņi nav vakarā, tur nevajag tur pārmācīties, bet tas labākais veids, kā tekstus, piemēram, kino ir iemācīties, ir ar partneriem visu laiku. Atbraucot uz laukumu, runāt, katrā brīvbrīdī, tu vienkārši eji uz nākamajām epizodēm, un tev jau runā tās nākamās ainas. Bet redzēsim par šo projektu, par Dumpi, tas, kas te bija visa komanda, gan aktieri arī, par ko mēs neesam runājuši, pieņemsim, Jēkabs, Reinis, Edgars, Samītis, Ritvers, ka visi atbrauc jau tādi gatavi, tādā baigajā draivā, ka tikai tagad ir jāstrādā un tagad būs un Mauks, un tāpatās arī Dambrovskis, lai cik viņš varbūt arī brīžiem noguris neizskatījās. Un tāpat arī mēs diezgan daudzi mēs ik pa laikam arī es saslimu, apslimu, un tad tikai gribās pačīkstēt. Bet tā kā, labi, nevar, sorry, labi, es tur pa to augstumu tur pačīkstēju, tas bija tāds traki, bet jā, tas beigies tas komandas gars, kas bija šinī te, un tas bija arī tāds gan grūti, gan viegli. Plus, protams, bija fantastiski bija saplānots viss, ka tas nebija, es varu ātri pateikt, ja piemēram filmēšanā tev varbūt viena maiņa sākties 4 no rīta, un viņa var beigties, attiecīgi viņa beidz 4 vakarā, ja, un tas grafiks varbūt vienkārši šitāds te, un tad tu nezini pat, kur likties. Bet te bija viss fantastiski kā pa dienu. 8 no rīta mēs sākam, un 8 no rīta, 8 vakarā mēs beidzam. Un viss iet tā kā, liekas, mēs kavējamies, kā nevienā brīdī nekur nekavē. Ir kaut kādas maiņas, kad mēs beidzam pusotru stundu ātrāk. Ja, tā kā, tāds, manuprāt, ka te visiem bija galvā un prātā absolūti tas, ka te ir materiāls, ka tā ir lieta. Un visi vienkārši bija tādā.
Likās vērtīgi pavadīts laiks. Ļoti. Savas dzīves laiks. Es atvainojos, ka mums šodien ir jāpamēģina. Dzimšanas diena. Ivo, tiešām tev jāiet. Man ir jāiet. Ivo. Man ir pienākumi, tas man ir darba pienākumi. Jā, izrāda, kur man pēc tam būs jāliek atzīme. Tur ir tieši puķa kādam varēs iedot aktieri. Kādai aktrisei tu varētu? Aktrisei puķa varēs iedot, jā. Ivo Briedis! Jā! Elīna, vēl par tevi. Man tomēr ārkārtīgi svarīgi. Un tomēr gribas tev pajautāt. Tas laiks, ko tu rādi, tavs tēls, šī sadzīve Rīgā 70. gadu vidū. Es jāteic, ka brīnišķīgi zinu, kad, kur un pat kāpēc tu esi dzimusi. Bet saku, lūdzu, vai tev, tavas paudzes cilvēkiem, brīvība, neatkarība, no vispārējais, mums ir tas liekas tā pašsaprotami, ka tie sliktie laiki, mammas tās, tie tētis, vai mēs tā uztaisam tā filmu. Es esmu ārkārtīgi pateicīga, ka mēs dzīvojam tajā laikā, kurā mēs dzīvojam šobrīd un tagad, un, man liekas, mēs tik labi neesam dzīvojuši nekad. Un es abrīnoju cilvēkus, kas spēja dzīvot tajā laikā, jo man liekas, ka tās vārda brīvības, kuras nebija, tās domu brīvības, kura arī bija apspiesta. Man liekas, tas bija ārkārtīgi sarežģīts un grūts laiks. Un man liekas, ja mēs šobrīd ar trauku mazgājumiem mašīnām, veļas mašīnām paliekam pie pašā prāta līmenī, tas ir nožēlojami. Mums ir jāiet tālāk, mums ir jābūt gudrākiem, erudītākiem, attīstītākiem un jādomā vairāk par savu emocionālo labklājību un par kaut kādu cilvēcību. Un, tā kā paldies Dievam, ka mēs nedzīvojam vairs tajā laikā un es nekad dzīvē negribu piedzīvot to, ka mēs tur atgriežamies. Un aleluja veļas mašīnai un visam pārējiem, kas mums ir. Varbūt tā viss ir par daudz, varbūt tehnoloģija mums ir par daudz, es domāju, ka viņi ir par daudz. Bet brīvība nav pašsaprotama un tā nevajag būt pašsaprotamai. Paldies, ka mēs varam dzīvot šajā laikā un brīvā valstī un domāt un plus mīnus darīt to, ko mēs gribam. Kaut kādos rāmjos, protams, bet tāda nevajag būt brīvība pašsaprotama. Mums jākop savu brīvību. Kādēļ jūs varēsiet jaunu meitenēm salīdzinoši ar mani? Mēs ir brīvā Latvijā un jā, es kaut kā varbūt, es atzīšos, kad līdz Ukrainas karam es kaut kā, jā, to varbūt daļai uzskatīju, kaut ko pašsaprotam, bija kaut kādas šīs lietas, kas man šķita, ka vienkārši savādāk nav iespējams būt, jo kā visa mana dzīve ir bijusi brīva un tikai tad, kad tu sāc redzēt, ka ir iespējams kaut kā, ka kaut kur kādam tas tiek noņemts un ka tas, jā, tas ir, tā ir liela, tā ir pat lielākā pagātnē, kā var būt, jo man šeit vispār tāds vesels prāts nevar eksistēt ne brīvībā, ka tas nav iespējams. Jā, ka tie notikumi ir tik tuvu, karš jau nav, viņš jau ir visu laiku pasaulē par dažādām lietām, bet tas, ka viņš ir tepat, un tas, ka agresors ir tepat, un tas viss ir tepat, un mēs esam tomēr mazi, un tas ir laikam tas biedējošākais, un vēl ir tie bērni, kas aug mazi, un tas viss arī to visu vēl liekas vēl, tas viss ir vēl bīstamāks, ka tu neesi viens, un mēs atbildību pa kādu citu, laikam tas arī ir. Bērni jūsu varonis mirst, iet bojā, lai nomīdu citus, un citi, protams, nemainās. Un filmas beigās ir tāds hamons kaklā ar uzrakstu Sabļina nošāva 1978. gada 3. augustā, un tas nemainīja pilnīgi neko. Un vai tagad tāds cilvēks kā Špagins, Andrej, un vispārējie Krievijā varētu kaut ko mainīt? Mainīs jau tikko gribēju mainīt. Jā, saprotiet, baigi jancīgi tas viss ir. Es esmu to kādreiz domājis, kāpēc 1905. gadā varēja kaut kāda vispār revolucionāra būt, varēja būt kaut kāda pagrīde,
tagad Krievijā nekā nav, ne pagrīdes vispār nav, ne opozīcijas, nekas. Acīm redzot, mēs visi ejam uz to elektronisko gulagu, ja kāds zina, ko tas nozīmē gulags, jā, tad viss tagad tādas koncentrācijas nometnē, un faktiski tādam opozicionāram pat nav kur kaut kā parādīties. Tad acīm redzot, mums ir vienīgā cerība, nevis uz tādiem špaginiem, nevis sabriniem, bet mūsu cerība ir uz tā, ka tajā Krievijā būs kaut kāda galma apvērsums. Tas ir vienīgais, kas mums paliek. Un tāpēc, faktiski, paldies Dievam, kad Amerika un visā Eiropā un ļoti daudz valsts palīdz Ukrainai. Tas ir vienīgais ceļš, bet tik un tā mums ir jārāda viņiem tā situācija, kāda viņa varētu būt, ja kāds cilvēks to var atrast. Jo es vēlreiz uzsvēršu to, ka es zinu, ka ja no tiem 140 miljoniem noteikti ir kāds 100 000, kas varētu, ja varbūt pat 10 000 kādi sablīni, bet viņiem nav nekāda varianta tagad. Tāpēc, bet tik un tā, tas un nav, mums kaut vai šeit jātais, lai viņi pretojās, lai kaut vai galvā. Mums nav citu variantu, tāpēc mums tā filma bija jāizveido, lai vismaz tāds piemērs ir, lai viņiem pašiem būtu grūti skatīties. Un tāpēc arī tā beidzamā frāze, jums visiem no manis ir bail, tas jau bija Putinam, tev bail. Jo ko tad viņi izdarīja? Viņi izskrāpēja no vēstures. Es nezinu, kur jūs dabūjāt. Bija cilvēki, kas kaut ko zināja, bet principā tas viss ir izskrāpēts. Bija rakstīja kaut kādu. Nē, 90. gados rakstīja. Jā, viņi rakstīja, jo Krievijā arī tā atraitne bija cīnījusies. Jā. Bet viņi gribēja izsvērt, jo tāpēc mums arī tā frāze, es neesmu dzimtenes nodevējs. Viņi jau gribēja uztaisīt pat, ja ne pa psihiski slimu, tad vismaz pa dzimtenes nodevēju. Tad Krievijā ir šīs divas dokumentālās filmas, man liekas, viena no tām arī ir Midurbai redzama, ja, kad tiešām šī interpretācija tā kā tas bija dzimtenes nodevējs. Un vēl otra ziņa, jūs vēl filmā, tur parādās ties portrets, ir tāds Leitnants Šmits, pa ko visu, protams, Ostapā Benderā 12 krēslos un taudzīgs smējās, kas tēlo. Tas bija 1905. 6. 5. Var sakot, tur ir tieši tāda paša sacelšanās uz bruņkuģi Čakovs. Var sakot, tur Krievijā visu laiku pa brīdīm kaut kas notiek, kaut kāda tāda cilvēka parādās. Bet katrā ziņā tāpēc arī Putinam visvairāk bail no armijas, ne no kurienes citur. Viņš nevar tāds vēl vainīgs. Var sakot, ar vārdiem tas ir mazākais. Visi baidās no bruņotas sacelšanās. Nu redz, īstajā gadījumā, ja, tātad viens kuģis atteicās šaut pa viņu, tas ir īsts. Ja? Bumbas mēs tiem atteicās jau pamazām sākās. Vai ne? Un tur brīžam viss kaut kas varēja notikt. Vai ne? Arī tajā 75. gadā. Es tieši gribēju teikt, ka es milzīgs paldies par šo darbu, par šo filmu. Es skatījos vienu sēriju, otru, un tad nevarēju sagaidīt. Un es palīju, tas kaut kas vienreizējs, jā. Un aktieru spēle vispār. Vienreiz ir paldies jums milzīgs. Un tāpēc es arī šodien apbraucu, lai es jums paskatītu to dzīvā veidā, kā teikt. Un pateikt paldies. Un es arī domāju par šo 75. gadu. Es domāju, Dievs, un tajā laikā es mierīgi staigāju, studēju un notika tādas lietas, par ko, protams, nevarējām zināt neko, vai ne? Un tas zampaļita, ideālisms. Un es kā reiz šodien noskatīju darbās, tieši 6. sēriju. Un tieši to, kur jūs tur to runu sakat vai ne. Un es domāju, Dievs, cik viņš ir pilns tāds ar to, kā to vispār var sevī. Tā desa sarmaz un ārpās. Ņem, jūs vispār, es nezinu. Nav kāds Oskars. Andrija, atceries tā sieviete, kas bija Sinemonā atnākusi, kura bija, viņas tēvs nestrādāja uz tā kuģa, vai viņš ostā strādāja, ka viņa teica viņai, ka būs slikti kaut kas tāds tur bija. Kaut kas tur bija. Es tagad kā reiz arī lasu grāmatu. Neesmu galā tikus, es sarunāt tās bildes, visu apskatījos, un tad arī, kad Ņina ir, īstajā dzīvē viņa laikam neviņa, viņa tā kā piedalījās arī visās tamīs, 90. gados demonstrācijās,
bija ļoti aktīva. Es to nezinu. Es tieši paņēmu no bibliotekas, to Reževoju, un tagad es lasu. Kādēļ? Nē, zin kā, es tikai pateikšu tā, kad mums Dievs stāvēja klāt no tāda viedokļa, kad redz tas seriālā, ja būtu filma, tad būtu tikai action filma, tā tikai pa kuģi. Bet tiesa ar to sadzīvi izdevās kaut ko tādu parādīt, ko jaunieši varbūt nesaprot, ja, teiksim to. Man personīgi ļoti mīļš vēl ir tas Pugas tēls, to es savu veco tēvu tur rādīju, ja, kurš tāds mierīgs nosvērts, es jau esmu atsēdējis savu, un kur viņš saka, jūs jau paņemsiet ar manu dzīvokli, un tas tur jau mums tāds. Tas notika šeit dzīvokļi tāds filmē? Nē. Šeit piefilmējam, ko mums paldies Upīšu muzeja direktorē, jo te bija mazā bērnu gultiņa. Šeit nebija tāda esēšana, bet mums pietrūka mazliet kaut kādas vietas, kur viņš dēliņām. Mums iznāca špagins pārāk tāds taisns, un tad mēs, noskatoties pirmo sēriju, sapratām, ka viņam jāpieliek klāt mazliet tāds mīlestība, ja, un tad kā viņš lasa to Donkihotu tām bērnām, tādas lietas šeit ir filmātas, šitajā stūrī vēl pie tā. Un, protams, šis bija Bubļikova dzīvoklis, tas bija, kāpēc mēs šo izvēlējāmies. Bubļikovs, jā, Keišam arī ir tas Bubļikovs tāds. Tas admirāļu kabinets, tas bija... Tas ir, jā, un tas bija interesanti. Mums baigi dzīvē veicās, tātad finanses ministrijā mainījās finanses ministri. Ir laiks. Un mēs tikām iekšā viņa kabinetā. Tas ir finanses ministra kabinets. Un vēl pie tam, kad viss tika uzfilmēts, tad es skatos vienā kadrā, kur ir tā ģināja aiz muguras, ir Latvijas valsts finanšu ministra portfels ar visiem uzrakstiem. Kurš gads, kad. Un tas bija diezgan pamatīgs darbs, lai viņi izskrāpētu ārā. Jo tur, kur Nīna vai nekur Publikaus viņai saka, ka vajadzētu tā kā, būs vai nebūs. Un es skatos to portfeli, jā, tā kā faktiski. Tur ļoti daudz tādas interesantas lietas, jā. Vajadzēja atstāt. Nē, tā būtu pa ko rakstīt, jā. Jo filmā nav tikai 75, bet man mīļākā frāze ir Ņina Krasta, kas būs ar mums. Un kad mans atbild, viss, kur jūs vēlēsieties. Tas ir arī ar mums. Un, lai kā mēs teiktu, mēs arī esam pārliecīgi, un mūs jau neizkustinās. Mēs arī zinām tās pašas dēsus, tā rūda, kas vēl joprojām tiek vesta. Un viss eksports un imports un atrunas un diskusijas Krievu valodā, katrs sev ir savu desmību. Andrej, tomēr man interesē arī tādas lietas. Vienam pašam filmēt šīs 7 sērijas, cik ilgi tas notika? Un kā to visu var paturēt prātā? Jūs esat ļoti daudz teicis labus vārdus par savu komandas darbu, pastāstīt kaut ko, kā notika šī filmēšana. Es izsādīšu mazliet baigi joncīgo štēli, jā, tādu. Štēli, tas nav rūp to pārēt, bet režisors nav tas, ko rāda padomu laiku filmās. Režisors tur skraida, kaut ko tur ģenerē, dzemdē, tur improvizē un tam līdzīgi. Faktiski tas ir tā kā simfoniskajā orķestrī diriģents. Tātad katrs cilvēks, aktieris, kas atnāk uz darbu, viņam ir jāzina notis, viņam jāvar to nospēlēt un tāpat tās tērpa mākslinieks, viņam ir jāvar jau zināt, ko viņš grib, un tad tu tikai, tā kā uz augšu, uz leju, tā kā balansē. Tieši tāpat tās komandā, tātad, ko mēs nemīlam? Mēs nemīlam cilvēkus, kuri ir īgni, kuri bļauj uz citiem, kuri pazemo citus. Tiek ņemti cilvēki, kuriem patīk, tāpēc arī man prieks klausīties, ka viņi saka, ka tā komanda ir tāda, ka tu vari tiešām uz to otru plecu tā kā zobrati gāja vaļā, un tāpēc arī tev izdodas tik daudz uzfilmēt. Un līdz ar ko, ja tev komanda ir tāda, tu nevari neatnākt uz darbu nesagatavojies. Jo man Dita, kas ir man arī pirmais režisora asistents, jā, otrais režisors faktiski, jā, viņa man tikai pienākāt, Andrej, tev vēl ir 5 minūtes. Andrej, tev vēl ir tik Šito ainu tev vēl ir 5. Jā, un tu nākamajai tev būs tik un tik, jā, tātad tev faktiski, un tas jau nav tā, ka viņi kaut ko sliktu gribētu, bet jūs saprotat, ka te otram producenti, jā, ka tā viena filmēšanas diena maksā tik ļoti daudz, jā, ka tu
tu ielaidi iekšā, un tad tev nebūs tās ainas. Un tad ir otra lieta, ko jūs nezināt. Kad faktiski mūsu uzdevums, lai dabūtu viņu krāšņu, ir nevis daudz filmēšanas dienas, ja? Bet tā kā mazliet saspiest, un tajā brīdī tev ir šausmīgi jāstrādā, lai būtu vairāk ekstras, vairāk masu skatu dalībnieku uz laukumu un tam līdzīgi. Tā kā faktiski bez komandas tu neesi nekas, un ja kādreiz es domāju, ka kādreiz no Krievu filmām, tur režisors tā, nē, tad režisoru uzdevums ir tikai par to, ko Dainis teica, ka tu turi galvā tēlu, un tu saproti, ka te viņš ir pirmajā sērijā, un kad, ja mēs runājam toņkrāsā, teiksim, tā kā notīs, ja, kurā tonalitātē viņš ir, ja, lai tas pēc tam, kad tu montē kopā, visi iet kopā, un tāpēc vēl tā Krievu skola tāda, ka tas cilvēks plēš kreklu katrā, teiksim, tajā sērijā, te mēs nedrīkstējām, te mums bija lēnām 7 sēriju garumā jāaudzē, galvenais varonis, tad nevar, tieši tāpat tā Seņīnu, ja, jo viņi izskatās naiva, bet apsies, kā viņi arī lēnām iet uz augšu. Otra man mīļākā vieta, ka viņi atnāk pie viņu uz cietumu, un arī, kad viņš saka, klausies, revolucionāls neredz, parakstu tos papīri, bet, jā, ko es tur gribu pateikt, ka režisors ir tā kā diriģents. Tas ir viņa vienīgais galējais uzdevums atbildēt par to, lai orķestrī neviens neizmetās priekšplānā vai neiet pakaļ, un lai tas viss tā kā nospēlējās tā no toņkrāsa. Tas ir viss. Tomēr ārkārtīgi daudz specifektu pastāstīt, cik tur ir daudz specifektu, kā tas ļoti vizuāli māšanas. Specifekti, mums jau nav nekādu kuģu Latvijas armijai tādu tik lielu kā Krieviem. Tas ir Baltijas jūras flagmanis, viņš ir, es tagad pēkšņi izgāju no galvas ārā. Nē, cik garš viņš bija. Atsakot, ka viņš ir garāks pie kuru latviešu kuģi uz pusi, ja? Liels, tas ir visjaunākais Krievu karakuģis, kuru es jau biju iekšā domājis, ka Ukrainā varētu vienu dabūt, bet pirmajās dienās viņi iekaroja, viņi nogreb, viņi okupēja tajā kaut kādā Berģanskā, kaut kur viņu arī, tas bija Ukrainas, neatkarījās Ukrainas flagmans, vislielākais, ļoti līdzīgs. Bet tad es sapratu, ka mēs dzīvojam citā laikmatā, un mēs sarunājām, specifekus veidoja Ukraiņu specifiku veids, ja? Kāpēc es saku veids? Tāpēc, ka viņš sēdēja savā istabā, viņam arī, lai tām bombardēšanām viņam, viņš pelnīja naudu vienkārši, un mēs bijām priecīgi, ļoti daudz tika darīts Ukrainā paralēli, caur internetu, jā, un tie specifekti, tā ir viena ļoti svarīga atribūtika. Kā mēs to dzelzīti tajā lidmašīnā ieliksim? Īstenībā viņš sēdēja tādā, mēs aizbraucām te uz lidmašīnu šrotu, es neakstos, šrots bija tāds, jā, dabūjām kaut kādas detaļas, un tālāk jau tas ir kompjūteri, tāda efekta, kā tu tur, es iemācījos, kā sauc kaut kādā lidmašīnā detaļas, jā, un tā. Un tie Ukraiņi bija tik forši, kad viņi tā kā vairāk tādi militāristiski, jo tad viņi teica, ka mums vajag šitādi, un viņš no tālam regulēja, kā mums to specifikas taisīt. Gribu teikt tā, ka tikai, bet par to komandu vēl vienreiz. Bez komandas tu neesi nekas, un tāpēc man ir baigi svarīgi teikt, ka kādreiz, kā režisors viens pats gozējās, tur baigos staros, nekas te nebūtu noticis, ja nebūtu komanda. Jūs nesaprotat priekšā, ka mēs gadu montējām. Gadu, tu skaties to sēriju. Es esmu ļoti ātrs puisis, bet ka tu nevari, ka tu katru kadriņu, tad Dita noskatās, tad Aija noskatās. Tas saka, nē, tas nav. Un tad mēs visi izklīstam, un tad atkal. Tas ir tāds puzlis, tāds likšana, ka tu... Un tad, protams, ka tev jau ir pār 75%, tad jau pati liekās. Bet tas tēls, kā tad? Kāds ir tas špagiens? Mēs jau nezinām, tagad jau es, protams, varētu ar aizvērtām rokām, bet tad, kad tu nezini. Un tāpēc es gribēju arī Dainim pateikt paldies, ka tas ir, kā liek tā ir. Kā tas iespējams, to es nezinu. Mums stāvēja kaut kādi klāti, ir kinodievi. Ja kādreiz tā tu liec un nav. Bet kādreiz, protams, es arī diezgan viltīgs cilvēks, kad es palūdzu uztaisi skarbāk, mazāk skarbāk, ka tu nezini to toņkrāsu. Mums tur bija jautri, jā. Dainis ir tāds pareizais. Viņš saka, kāpēc? Es saku,
Bet iedomājies, ka es esmu tajā vecumā, ka es varu pateikt, es nezinu. Klausies, es nezinu, varbūt noderēs, kaut kā tā. Mums ir bija, piedodiet, mums bija smieklīgi, es neatceros, kuru ainu mēs tieši filmējām, bet mēs ar Andreju, mēs ļoti daudz diskutējām, ka var tā un šādi un tā tālāk, un tad labi, tagad apmēram to manu variantu tagad. Un tad vienreiz, otrais... Es jāmā piekrīt viņu. Uzfilmē. Es domāju, viss kārtībā, aina nofilmē. Un Andrejs, tavu variantu mēs uzfilmējām, tagad manu. Jo Andrejam arī tas nav režisoriem vispār raksturīgi, ka Andrejs ļoti forši arī jau pašā tajā sagatavošanās procesā, viņš tā kā aktieriem pasaka, ka ir tas saucamais tā kā aktieru kadrs, ja? Ka, ja aktieris jūt, ka kaut kas galīgi tā kā neiet, tad attiecīgi ar savu piedāvājumu var atnākt, un ja tas piedāvājums kaut cik tā kā, kāpēc nepamēģināt, tad Andrejs ir gatavs pievērt acis uz režisoru asistentu un labi uzfilmēsim tagad aktieri. Nē, tas nav, tas ir uz manu rēķinu, tas nav tā kā viņi jau to nepiedod. Bet vēl es stāstīšu vienu lietu, ko mūsdienu Latvijā varbūt arī pasaulē neņem vērā, un tas ir baigi svarīgi man pateikt, kamēr aktieri dzird. Zini kā kādreiz, ja raksta recenzijā, mūzika bija baigi foršā, bet tā filma, tur aktieri slikti un tam līdzīgi. Es nerunāju par šo darbu. Īstenībā par visu ir atbildīgs režisors. Režisors atlasa aktieri, režisors iedod viņam, režisors pasaka, kā tēlot, režisors akceptē tērpus un režisors samontē. Tā kā pie visu atbildīgs nav slikta aktieri, nav slikta operatori, nekas nav slikts. Tas ir tikai režisors vainīgs. Un tas ir baigi svarīgi pateikt. Jo, iedomājieties, ka Dainis Grūbe, ja viņi samontētu slikti, tad visi uz cik 5 gadiem teikt, 3 gadiem, viņam vajadzēs teikšanu, kā rehabilitēties kaut kādu citu filmu. Un viņam tā ir baigā atbildība vispār aktieriem piekrist uz kaut kādām lietām. Tas ir baigā uzticība. Tā kā paldies visiem, kas bija komandā. Tas ir baigā uzticība. Un, to es tikai gribēju pateikt. Tas tāds koks ar 2 galiem. Tādā ziņā, ka aktieris jau ir arī, kā saka, savas lomas advokāts. Tad var pastrīdēties. Nē, bet kāpēc? Bet mēs tavu variantu uzsvarām, un pilnīgi vienalga bija, kur variantu ielikt iekšā. Labāk ir liekas variants, jo strīdā var aiziet tev uz nezinu, cik ilgi. Jo, ja tu esi jauns vēl, nepieredzējis, tev ir tāds sajūta, ka viņš uzbruka tavai prasmei, kaut kam tam līdzīgi, bet labāk ātri, davai piekrītam, davai. Un gatavs uzfilmēm, aktieris priecīgs, laimīgs, un nākošajā dienā atkal laimīgs. Intervijā Žilīns teicāt, ka es esmu dzīvē no tiem, kas lecas. Jūs esat pie Andreja un arī uzreiz teicis, es lecos. Es strīdos. Jā, ka es strīdos. Tā bija? Es esmu bezkonflikta cilvēks, tā kā man viņš varēja Viņš varēja lekties, varēja nelikties, man tas neinteresēja. Es zināju, ko es gribu, un es ar uzslavām vienmēr visur tieku cauri. Tas ir drusku citādi domāts par to, ka kā es saku, ka redziet, es teātrī esmu piedzīvojis ļoti daudz tos tādus gadījumus, kad aktieris arī veido savu lomu. Un tātad režisoram ir kaut kāda sava vīzija, bet aktieris, pieņemsim, jau tas ir ļoti bīstams brīdis, tad, kad jau tuvojas pirmizrāde. Ģenerāli mēģinājums, pieņemsim, 2 nedēļas. Aktierim ir pavisam cits iekšējs, kā saka, čuļņiks, pavisam cita sajūta jau pa savu lomu, nevis tā, kā pieņemsim, sāk strādāt. Un tad, ja režisors pēkšņi kaut kur viņam saka, nē, tev ir jāiet pa labi, aktieris saka, nē, jāiet pa kreisi, un tad ir tādi, kas pateiks, nē, man ir pa kreisi, nē, tev ir pa labi, labi, ok, es iešu pa labi. Bet es būšu tas, kurš cīnīsies līdz galam. Un mēģinās aiziet pa kreisi. Ja, tas ir tā domāts. Tas ir pa iekšējo sajūtu, tīri pa lomas iekšējo sajūtu. Jā, bet es tev man pateikšu tā tik un tā, ka tu tajā brīdī, kad tu iznāc uz laukumu, tev tās cilvēki staigā pa tavu galvu, jo tu nevar zināt visu, kāda mums ir. Protams. Visas tās jau lomas, jo ļoti bieži aktieris, viņš filmējās, Ņina jau nekad nezināja, kas uz kuģi vispār notiek. Kā vīrs atnāk no kuģa mājā. Mēs projām ietu, mēs jau esam pilnīgi sveši cilvēki, mēs jau tikai taisīgi pēc asveicinājuši. Jā,
Kad tu atnāc, jā, un tā lieta, un viņam atnāk vīrs mājās, tieši tā kā mūsdienās jau tur dusmīgs un tā, tu zini, tavs dārs latvieši taisās īsti, jā, kad cilvēkam nošauts karavīrs, un kādā. Jo tas man, tad, kad mums bija tā preses konference, un mēs skatījāmies tās pirmās 2 sērijas, es Dainim, 3 vai, cik tur bija? 3. Mēs skatāmies, un es jums saku, jums šādi bija, un kā jūs to nezināju? Pilnīgi. Es nezināju, ka vispār filmēs par tādu cilvēku. Bet Dainis arī nezināja, ko publikals ar tevi dara. Dainis bija lasījis. Viņš bija painteresējies. Katrā gadījumā es gribu teikt šīs savas izjūtas skatoties filmu. Es 75. gadu atceros minimāli diezgan maza, bet 80. tas viss ir man ļoti dzīvā apviņā. Skatījot, domāju, jā, tā bija. Vai tiešām bija tik briesmīgi, jā. Bet katrā gadījumā es gribētu teikt, ka šī filma, protams, ir svarīga tās paudzes cilvēkiem, kuri to ir piedzīvojuši, atceras, bet vēl jau vairāk runājot par maniem kaut tā jaunākajiem kolēģiem vai jaunākajiem radiniekiem vai visiem pārējiem, lai viņi zina par to, kā ir bijis dzīvo šajā Padomju Savienībā, jo nerad ir tā, ka kaut kas tiek stāstīts, un viņam liekas, ka mēs stipri pārspīlējam, vai tā tam pasakas. Protams, tikai paldies Dievam. Nu kā, ja es kādreiz 5 gadus apvēr pateikt, ka pie brīvas pievienokuma nevarēja nolikt puķis, tad, šīs 2 meitenes domāt, Tas vienkārši negribēju. Un tagad Krievijā, kad tu ieliec laiku Facebookā, tev var cietums varbūt, kurš tad to var saprast? Tāpēc arī vajag, kā tā stuči, un Krievijā veidojas, kā tu stučī, viss caur stučī, tu man, tur jau viss par to bija, kur viņš jau maz nedzird, kad Tīlols jau saka, kāpēc tu stučī, tur. Atcerēties nebija patīkami, bet tā bija. Un tātad, filmas ceļš turpmākais. Varbūt kāds kinomaratons ir gaidāms. Nē, tagad, ko jūs iesākat par tām kanām, mans uzdevums bija runāt par nākamām filmām, bet filmi ir atdoti sales pārdošanas menedžeriem, kuri viņu izplatīs visā pasaulē. Man bija ļoti lielas bailes rādīt šo kino Ukraiņiem, tāpēc, kad viņiem pret to formu, kaut kā viņi ir ilgāk bijuši tajā tur, kāpēc man jāskatās par viņiem filmu. Tas ir galvenais jautājums, kāpēc man tas tagad jāskatās. Un paldies Dievam, ka tas nogāja, ka viņi noskatās un viņi vēl vairāk trīc, ja, ka viņam arī atgādina mazliet, kas ir bijis un kas, ko viņi vairāk nevar. Jo redz, kas notiek, ļoti daudzi idealizēja savu pasauli. Redz, kāpēc? Kad Krievi gāja Ukrainā iekšā, tad viņi gāja ar to sarkano karogu, jo viņi domāja, ka tur būs tie, kas grib PSRS, un tad viņi mēģināja to caur PSRS. Viņi visu laiku mēģina, visi visādi, ja? Un man bija svarīgi arī to parādīt, to PSRS, lai neviens tā kā, jo, ja jūs tagad panalizēsiet, jūs neatradīsiet nevienu filmu, kurā būtu šādi sadzīviski izčakarēta PSRS sadzīve, tādā veidā. Jo tik un tā kāds bija labs, kas tur, kā tur, bet man patīk, ka jūs teicāt, ka kur tad filma Latvijas Republikā ir bijusi, kas rāda padomju laikus šādā. Nevienu laikā, jā. Tā ir. Varbūt Mātes piens varbūt tādā kaut kādā. Bija šī padomju džins tādā rakustā krāsaināk. Jā, bet viņš krāsaināks, tiešām es tā nevaru iedomāties somietu. Bet ne, viņi ļoti labi uztaisīt, nekot par to nav runa, bet viņi tādi krāsaini, jā. Man bija svarīgi. Un vasarī var iedot to krāsu, un mums ir tas rudens, ziema, tas drūmais, ka Latvijā, vienkārši to vajag tādu tādu. Jā. Kurš kaut tās visas tās Krievu drēbes dabūja? Jā, tas man arī bija jautājums. Jā, māciniecei, visai. Mums bija brīnišķīgi mājaslapā. Kur šodien neatnāca? Andres Sila, kurējā šobrīd ir jau nākamajā projektā pie Dzintara Dreiberga, vai ne? Jā.
Es izlaišu tā, kā es teicu, ka komandā ir spēks. Mums ir tāda Sandra Sīla, kas ir ārkārtīgi ilgi bijusi šajā industrijā. Un atklāt runājot, ka es skatījos filmas, pats domāju, kur tagad tu vari dabūt 40, 50 matrošus iedzēri, kad prievārumīt, es nezinu. Kurienes viņi zināja, kā Bublikovam, viņi ar mums tikai saka, klausies, ģenerāls šitāds, zvaigums šitāds. Tā ir profesija. Izrādās pēkšņi, ka kurš meklē, tas atrod, ka Liepājā, es neatceros, kā to kolekcionāru sauc, viņš kolekcionēja ģenerāļu formas. Tāds cilvēks, kas Liepājā, viņam ir antikvariāts. Tāds antikvariāts, ka būtu Parīzē, viņam tur ir pie Karavostā tāds antikvariāts, tur ir formas. Sakot, ko es gribu to teikt, kad ir parādās cilvēki, kas šausmīgi, kur ir dīvaini. Es arī esmu dīvains, visi mēs esam dīvaini, kuram ir kaut kas, ko viņš visvairāk visu pasaulē mīl. Ja tu tādu komandu atrodi, tad nedomājies, mums bija tās frizūras. Viens pēc tam teica, viņai slikta parūka. Bet bija arī slikta. Jā, bet te pat Budovska var būt. Bet Ritai, kā? Es atceros, manai māte arī bija parūka, un tajā laikā tev pat bija vajag, lai redz, ka tā ir parūka, ka tu esi, tā kā cepuri tā ir, saproti? Ka tev ir parūka, ka tu esi biezais, ka tu esi pa blatiem dabūjis parūku. Un tās zilās acis un viss, bet es to nevarēju no sevis, es nevaru to pateikt, bet tad acīm redzot, cilvēks izdarīs mājas darbus. Arī kurpes, viss tur bija. Tad viens teica, ka varbūt Krūšturs nav bijis tāds, kad es nezinu, es uzticos tā mūsu Viņai jau no ārzemēm dabūja arī. Viņa ārzemēm dabūja, jā, kaut kas par dzīvi. Ritiņā, jā. Jo patiesībā te jau ir šis stāsts, ka runājot par 70. gadu vidu, tas nav pirms 200 gadiem, patiesībā ir vēl gada daudz cilvēku, kur atceras, kas bija modē, kas nebija modē, es pēc to parūku uztvēru to tādējādi, varbūt tiešām tajā laikā bija sliktas parūka dažiem cilvēkiem. Bija arī. Bija. Un tad, lai būtu tā īstenība, mēs ņēmām, ko jūs varbūt, es nezinu, vai cilvēki ievēroja vai neievēroja, bet tur bija melnbaltas kronikas, kas ar mākslīgo intelektu ir krāsotas, un bija tik īsti, lai varbūt cilvēks nespēja to paskatīties, bet iedod to sajūtu. Kaut kas tāds, piemēram, tas pats modes nams, jā, tur jau nekā nav. Bet... Tās bija baigi labās tās ieliktās no kronikām, jo es esmu tad 84. gadā dzimis, un man bija kaut 6 gadi. Es esmu no Madonas, un man bija kaut 6 gadi, un man sanāca ar mammu dzīvot gadu Rīgā. Un man bija, principā, katru otro dienu jāiet pie acārstiem. Un tad es tik biju absolūti aizmirstis, un mēs dzīvojām uz Merķeļielas. Arī ļoti, ļoti, ļoti lielā dzīvoklī, kas gan nebija komunālais dzīvoklis, bet pie draugiem mēs dzīvojām, vecāku draugiem. Un tieši tas pirmais kadrs parādījās, tas ielikties no kronikām. Man tāds riktīgi, tā kā zibens, un es atceros kaut kādu pelmeņu ēstuvi, kur mēs gājām iekšā, kur viss bija neglīts. Un tiešām tās cilvēku masas, tur kaut kādos tajos kažokos, tajos pižikos, tā kaņina, visi tādi. Man pēkšņi kaut kādi tādi uzplaiksnījumi parādījās, un paldies tev. Nē, tāpēc man, tas ir kronika. Cik tas tiešām bija tāds... Tā pelmeņa ēstuvi vēl pie tiem, atceros, stāv pie tiem stāvgaldiem, tādi alus kausi un tie pelmeņi ir kaut kādi tāds 6 gadi man tur. Daļai neviens nenomirām. Un es arī tagad diez vai. Elīna, tev lielāki iegūmi. Ko tu no šīs filmas un filmēšanās gribi uzsvert un paņemt? Jā, daudz skaistībā un nākotnē, protams. Jā. Kino prakse, pieredze. Jā, bet es tiešām komandā ir spēks, un šis bija tāda, man tā bija tāda izraušanās. Šī filmēšana bija izraušanās no tā mājas soda, kas bija ļoti patīkama izraušanās. Jo tur mani apčubināja, viņa te vēst, man tas bija jādara, un tas bija patīkami.
Bet, ja tā godīgi, tā nopietni, es ar Andreju biju vienā filmā pirms tam klases salidojumā, un tur bija tāda epizode skolā, un es tā viņu neiepazinu, bet es esmu ārkārtīgi priecīga, jo es viņu nepazinu, un cik viņš patīkami izturās pret visvienkāršāko cilvēku filmēšanas laukumā, varbūt tik nenozīmīgu līdz pašam nozīmīgākajam, vienalga kādais predētas ir, ka viņš visus vērtē vienādi, neviens nav augstāks, neviens nav zemāks, viņš nav augstprātīgs, iedomāts, līdz ar to cilvēki, kas viņam ir apkārt, arī ir patīkami, jo viņš neizvēlasies tādus cilvēkus, kas nav patīkami. Un es acīm redzot, esmu patīkami. bet jā, un man par to ir liels prieks, un protams par Ditu un Ainu, un tas viss jāpar, kā man tāda filmēšanās pieredze bija ļoti viegla, un arī tas, kā viņš ir iedzinājies tādā vēsturiskajā, tas arī ir, ka viņš zina, ko viņš grib redzēt, viņš nāk sagatavojies, mēs netērējam laiku uz kaut kādu tādu apcerīgumu par kaut kādu mākslu, jo tas man liekas, laiks ir dārgs, un mēs gribam to pavadīt katrs, kā mēs gribam. Man liekas, ka tāds ļoti darba spējas lielas un atbildības pret cilvēkiem ir ļoti augstā vērtē. Un arī pārējie aktieri saskaroties bija tiešām patīkami, un arī ar Andrikēšu, kas pirms tam nebija saskarē, es biju nedaudz nobrījusies par tām mainām, bet viņas bija kaut kā ļoti liels cilvēcīgums. Un tas ir tāpēc, ka komandas, es teikšu, vadītājs ir ļoti patīkams un cilvēcīgs cilvēks, līdz ar to tāda ļoti pozitīva vispār, par tādiem cilvēkiem kopumā tāda sajūta, ka mēs esam īstenībā ļoti daudz ir labu cilvēku apkārt, un to vajag izmantot un nedomāt, ka viss ir tikai slikti, melni un briesmīgi, bet ir arī kaut kādas skaistas joprojām lietas šajā pasaulē. Dāri, drīkst arī pafasāli, un jums gribu dzirdēt. Par ko es? Jā. Projektu beidzies, filmu aizgājušas, izlotēlā. Kas ir tas pats svarīgākais šī laika? No filmēšanas nav. Man ir tieši tāpat, kā ļoti līdzīgi kā Elīnai noteikti, ka es arī nekad nebiju strādājis ar Andreju. Un tas ir man ļoti, ļoti liels atklājums. Nē, man ir ļoti liels atklājums tieši Andrejs kā režisors un cik viņš... Labi, jā, klausies tagad. Cik viņš ir tieši tā, cik viņš ir savākts tajā filmēšanas procesā, cik viņš ir iedziļinājies, cik viņš ir izzinājis, cik viņš ir spējīgs arī iedot. Paldies, Andrej, par to. Un pietiek par tevi. Bet arī tāpatās par visu komandu, jo redz, jauna filmēšanās arī no tā, ka liekas, Latvija tik liela, cik viņi ir, droši vien, ka visi visur ir vieni un tie paši. Un tā nav. Un visu laiku ir jaunas sējas, vienmēr tev ir jaunas iepazīšanās. Tad tu zini, jāspēlē ar Elīnu. Tagad kas viņa tāda ir, katram ir kaut kāda cita pieeja. Tāpatās ir, es kaifoju un vienkārši baudu, ja man ir jāfilmējas kopā ar Jākabu Reini. Mums jau kopš pat sarkanā meža laikiem mums ir kaut kāda tāda sava tāda baigā tāda enerģija abiem diviem. Un tāpat ir Edgars Samītis, kurš atkal man ir parādījies, un mans draugs, ar kuru arī ir fantastiski, un pienāk klāt ar Itvars, kas ir jaunas sejas, un es jau ar Keišu nebaidos, un ar Dombrovskis arī nebaidos. Bet tajā visā redz arī par to visu, tas, ko es gribētu pateikt, man ir ļoti, ļoti labs. Man ir daži projekti Ukrainā, es esmu filmējies, un no pirmā projekta man ir palicis ļoti labs draugs. Un viņš ir no paša sākuma frontē, un viņš 2 reizes jau ir bijis ievainots, un viņš tāpatās atgriežas, un es ar viņu regulāri sazanos. Tad, kad ilgāk nav nekāda atbilde no viņa, tad tu sāc domāt, labi, Maks jau
Un viņš vienmēr beidz sarunu tā, ka mēs parunājam, viņš pastāsta, kā viņam iet, un tad es vienmēr paprasēju, viņam nevajag kaut ko aizsūtīt, un viņš vienmēr sarunu beidz tā. Viņš man saka, druža, kas ir draugs, jā. Viņš man saka, druža. Mīli bērnus, mīli sievu, un priecājieties, un izbaudiet to, ka jūs esat brīvi. Jā, un tas ir, manuprāt, tā svarīgākā lieta šobrīd. Cik mēs spējam, tik mums ir jācenšas arī atbalstīt viņus un arī tas pats šo projektu. Un vienkārši mums ir tiešām, viņš arī man ir entās reizes teicis, viņš saka, viņš zina to manu atbalstu, ko es tur dodu un cik es spēju, bet viņš saka, bet tev nevajag, jo tajā pašā sākumā es absolūti aizgāju tajā. Un viņš saka, bet tev nevajag, atceries, ka tev ir ģimene, ka tev ir draugi, ja, ka tev ir jāstrādā un izbaudīt un priecājieties vienkārši par to, ka jūs esat, jā, tiešām, viņš ar džekiem tur arī visiem saviem parādīt, jā. Un vienkārši priecājamies un mīlam par to, jā, mīlam viens otru, mēs esam arī brīvi, jā, priecājamies. Arī tādiem par Ninu Špaginitā runājot, kad ir filmas beigās, kad viņi ir pie viņa tajā psihiatriskajā klinikā, vai cietumā? Gan. Tas tāds apvienotais. Man ļoti patīk, ka beigās paliek tā sajūta, ka viņa atbalsta šo viņa gājienu kaut kādā ziņā. Viņai, protams, sāk, ka tas iznākums ir tāds, kāds viņš ir. Bet kaut kāda tā ģimenes un tā vienotība tam pārim ir kaut kāda tik mežonīga, ka viņa spēja pārkāpt pāri tam visam, kas tiek sagādāts pēc tam. Un man liekas, ka jā, tāda kaut kāda ģimenē ir spēks, un man liekas, ka tas arī jāatcerās, ka viņa kā pāri sev un saviem ideāliem, lai būtu kopā kaut kādās domās un darbos ar viņu. Man tas liekas arī. Man liekas, ka jā, tāds ir skaists jau tādas beigu vārdus teica. Es ļoti saku, ka seriāls tiešām turpinās vēl dzīvot, un kad šis būs seriāls, ko gribēsies noskatīties arī, varbūt atkārtot pēc kādiem gadiem, lai padomātu. Jā, un es ceru, ka seriāla ceļš turpināsies arī ārpus Latvijas, jo ir ļoti daudzi tiešām, kuri gan pirmkārt sākumā tiešām nenotic šim notikumam, un tikai pēc tam saprot, ka tas tā tiešām ir bijis. Jā, man ir arī prieks, ka mēs varējām to izstāstīt arī, jo pašā sākumā, piemēram, kad jūs vēl rakstījāt, atceros, ka mums bija sarunāta konsultācija vienu angļu scenāriju pasniedzēju, un mūsu ukraiņu draugi nevarēja pieslēgties, jo viņiem bija jādodās uz bumbu patvērsni. Un tas viss, kā tas no sākuma sākās, tiešām tik ļoti visiem deva to sajūtu, ka tas ir, ka arī viņu dēļ mums tas jāizstāst, un ka tas viņus notur pie dzīvības, un ka tam ir jēga, un ka tam ir jātop. Un tas ir, jā. Galvenais, lai šis seriāls sasniedz arī to Latvijas daļu, kurai tas tiešām arī ir jāredz, un tāpēc viņam pēc pusgada būs LTV1, vai ne? Bet cerams, ka arī tie, kam nav peti un viss pārējais un iespēja aiziet uz kino, ka viņi viņu redzēs un redzēs tie, kam viņai iespējams ir vairāk jāredz nekā tie, kuri jau ir viņu redzējuši. Šis tās bija jāizstāsta, šis notikums bija jāizstāsta, paldies Andrei. Mums vēlētos, lai jūs tā par noslēgumu akordu uzsistu. Vai māju? Nē, varbūt vēl kāds grib papasīt kaut ko. Latvieši vienmēr ir ļoti prātīgi. Paldies. Tad, kad tā grāmata latviski iznāca, es domāju, man tā nevajag. Un es viņu nepaņēmu un neizlasīju. Un tad parādījās, par ko tā filma ir. 75. gads, es esmu pietiekami sena. Tajā laikā es strādāju muzejā, Raņa kultūras un mākslas vēstures muzejā,
Un tur par direktoru bija pareizais komunists Valdemārs Kalpiņš. Un tad, saliekot to kopā, es gāju skatīties faktiski špardināto Valdemāru Kalpiņu. Zinot, es nevaru izstāstīt, jūs viņa dzīves ceļu kā bijušo kultūras ministru un tā tālāk. Mazāk. Arī, jā. Ļoti gaišs cilvēks, pārliecināts komunists līdz pēdējam, līdz 94. gadam, ka viņš pilnīgā trūkumā no šīs dzīves aizgāja. Bet tajos gados muzejā, Friča Bārtas muzejs, arī šīs muzejs, tad, kad Andrejs Upīts nomirst, jā, tad, ko es stāstīju šī muzeja vēsturi, tad Andrejs Upīts jau bija uzrakstījis, ka muzeju, bet ne zem Raņa muzeju. Valdemārs Kalpiņš bija spiests, jā, šeit radīt jaunu muzeju, respektīvi kultūras ministriju. Lūk, šis, kaut kurš ir negatīvais tās, Valdemārs Kalpiņš. Un vēl kāds nozīmes vārds. Jums ir pilnīgi sveši vārdi, ja? Es savai paudzei saku, aizejiet, nevajag televizorā skatīties. Tā nav tik dārgas biļetes, ejiet uz lielu ekrānu skatīties, jā. Kamēr vēl rāda. Tad tiem, kuriem ir ap 50, 40, 50, es saku, aizejiet, paskatīties, jā. Tā ir jūsu vecāku laiks, dzīves laiks, jūs brīnaties par cīsiņiem, ka mēs stāstām, jā, un tā tālāk, un par Ļeņina pieminieku, un aizejiet to filmu, paskatīties, ko pēc būtības viens cilvēks uz tā kuģa, es tāpēc salīdzinu to Valdemāru Kalpiņu, ka viens cilvēks uz tā kuģa tomēr spēja šo, sacelšanos radīt. Kas ar viņu notiek? Labi, mēs zinām, tad vajag aiziet līdz Čehova teātriem un skatu paskatīties, jā, un jau tas, kurš interesējās par vēsturi, jā. Cik latvieši aizgāja bojā Krievijā un kas tur notika. Un tiem, kuri kaut zina Raņa vēsturi, tad Krievijā ir vienīgais ārpus Latvijas Raņa muzejs, Kirovā Vjatkā, kur 15. gadā bija 150 tādi, Raņas pazīst simšanas dienu, kas tika svinēta ar delegāciju, kur vietējie bija nosauc par NATO delegāciju. Iedomājieties, es NATO pārstāvi, ja, Ausmu Cimdiņa, tādā nozīmē, jūs sakiet galma apvērsums. Tur bija, kas varēja šo galma, viens no viņiem, Nelaņīs bija no tās puses arī, bet tur bija gubernators Beličs Nikita, kurš, lai es tur aizbrauktu, skaidru un gaiši pateica, ka vai viņa līdz Maskavai aizbrauks, tālāk es viņai visu apmaksāju. Latvijai nav. Viņš šobrīd jau 8-10 gadus ir cietumā. Kad tas galma apvērsums varētu būt, man jums ir ļoti grūti pateikt, jo no 15. gada, 19. gadā mēs vēl bijām Pastāvsāk Globālās muzeja. Nemāku pateikt. Bet šī filma, paldies jums, parāda par to, ka personība cilvēks ar drosmi, un ka jābūt tomēr šiem drosmīgajiem cilvēkiem. Lai viņi ir tā kā stulbi, tādi un tādi, ja? Bet virza jau šiem cilvēkiem. Vajadzētu, lai viņi ir zīt. Tāpēc Brežņevs ir, kā ir teicis, ka viņam visvairāk bail ir no tā, ka tas vislielākais trieciens marksismu ideoloģija bija tas, ka tiek uzskatīts, ka tautām ir, kad masām ir spēks, bet te viens cilvēks pierādīja, ka personība spēcīgāk par masām. Jau personība. Ja toreiz to Raini tur tā Krievijā gadiem, ja nebūtu daži cilvēki, būtībā 1-2 cilvēki, ko mēs arī šeit, kas grāmatu uzrakstīja par Raini, par Stučku, jā, nezinu, kas ir atspazīt. Tas ir cits stāsts, kur mēs atteicām galīgi, stūks, jo valsts atvainojos, jā. Bet viņš veda kopā, viņš cēla to mūsu Raini. Jā, bet jums paldies, ka Telpa, man liekas, ir pirmūtas jautājums vai sarkāps. Es
noskatījos visu filmu līdz galam, tik līdz 4. sērijai. Un man skatoties pirmās sērijas, radās jautājums, cik uz pīvas tiem tekstiem virsū, vai to varēs likt iekšā, teiksim, publiskajā televīzijā, un vai tas ir, teiksim, tas man liekas, ka Krievam jārunā savu valodu krievis, ja? Jūsu pamatojums šeit skaidrs bija ok, es to sapratu un pieņēmu, tad, teiksim, kāds ir tas... Nezinu, nav atbildes, bet es katrā ziņā tad es iedomājos, ka ja man būtu vēl, es jau teicu, tas latviskais, un tad ja vēl būtu bez lamvārdiem, tam un tur galīgi. Mēs nebūtu, tāda nebūtu. Ir jau briesmīgi to klausīties tās. Jā, bet tas nav... Tas ir tā runāja. Jā, tā runāja, tieši tā tas ir. Un es to pēc tam esmu bijis tajā, kungi bijuši, lai teikt. Latviešu zināmas sabiedrības brācē, tā bija Meksika. Jā, nekas ir neparasts, tas nav. Lūdzu, es dzirdīju kinogājos un visas sērijas noskatījos kinoteātros ar biļetīti un tā es derēju visām pārējām domām. Kādi ir finansiālie, teiksim, varbūt neiedziminoties, ir labi, vidēji vai spoži uz tā plona, cik šeit ir skatītāji un kāds ir pirktspēle un viss pārējais? Ja jūs runājat ar mani kā ar komēdijām, ja, tad tas ir šausmīgi maz. Ja jūs runājat par citām latviešu filmām, ir tad ir tā kā uz normāli jau, bet principā tas jau ir seriāls, un to jau neviens, kā lai pasaka, cilvēks, kas zina, ka tūlīt viņš būs te, tā cilvēkiem nav laika vēl aiziet uz turienē, tur jābūt īpašam, jūs laikam ļoti mīlat latviešu kino, tad tas citādāk ir, ja. Bet faktiski cilvēks ir tāds, ja teiksim, mums vajadzētu filmu taisīt, tad mums būtu jāatvirz tā platforma pēc tālāk. Tā ideja ir tāda, es tagad mazliet nerunāšu kā mākslinieks, runāšu tagad racionāli. Tev jāizdara tā, ka pēc tās pirmizrādes viss par to filmu runā, un ja tu ierodies darbā un tu neko nezini, tad tu jūties kaut slikti, un tad tu skrien, lai tu varētu uzturēt sarunu. Bet ja tu zini, ka drīz tas viss atkal būs paralēli, mums jau tā pirmizrāde tetā jau bija pēc vienas dienas, bet to nosaka nevis veidotāji, bet to nosaka naudas devēji. Tā kā nav citas iespējas. Kā tas var tāda jauna tendence šie seriāla formāti kinoteātrī ir attiecīgi saprot? Problēma ir cita. Problēma ir daudz lielāka nekā mēs varam iedomāties, kad ja kādreiz mēs varējām barot filmu no Nacionālā kinocentra vai no sponsoriem, tad tā bija viena daļa, kinoteātra otra daļa, un trešā daļa bija, platformas, tad tagad kinoteātris pēc Covid nav ritīgi atkopies. Kaut gan no otras puses, redzat, Pansija pilī aizgāja ļoti labi, nenormāli labi, tā kā, ja? Bet acīm redzot, mēs iznācām pēdējo, iznāca Pansija pils, tad bija džīns, un mēs pēdējā, un tad mēs tā kā kaut kā... Bet mēs arī negribējām vispār uz kinoteātri, tā teikt. Mēs no sākuma negribējām, bet pēc tam, kad to visu darīja, mēs tomēr pieņēmām lēmumu, ka mēs to darīsim, jo operators tas viss tā bilde, viss tas bija skaisti un tas bija forši. Jā, taču Gatis operators netiek pieminēts, tas ir meistars. Bet platformā rādītāji ir fantastiski un viss ir sajūsmā. Jā, platformā ir. Jā. Un Andrejs, pēc tādu laiku pirms Covid salīdzinot, tie rādītāji ir zemāki daudz, bet vidēji ar šobrīd vispār apmeklē, viņi ir ļoti līmenī. Jā. Tas ir tāds kopīgā problēma vispār, kā lai atgriež skatītājus uz kino. Manuprāt, es jūtu to, ka skatās daudzi to dumpi, jo... Nē, tur... Es aizvakar no mūsu vietējā veikala sētnieka dabūja riktīgi pa muguru. Viņš teica, dumpis ir labs. Jā, man riktīgi iegāza tāds, viņš tāds liels.
tas dumps lots. Jā, gājis laucīt tālāk. Jā, tikai skatās. Jā. Kamēr vēl nenoskatījos dumpi, man līderi filmas no pēdējām filmām bija Džingsti, jā? Jā. Kā aizgāju uz dumpi ar lielu atrājienu līderi skatoties dumpi. Domāju, ka ne man vienām tādiem. Paldies. Nu, ko izklīstam? Pa mājām? Paldies visiem, kas atnāca, jo patiesībā šajā veicīgās nedēļas piekdienas sestajā vakarā, es domāju, ka mēs būsim tik, ka mēs būsim. Vispirmām kārtām, dziedas visiem. Un vispirmām kārtām, es gribu teikt, ka seriāls Dumpis komunikatīvi man vienmēr asociēsies ar Iņģēļu. Tiešām milzīgs paldies muzeju, jo Tas bija brīnums īstenībā, jā. Tas bija brīnums, ka mūs ielāja. Jā, arī tā laipnā uzņemšana. Taisiet seriālus vēl. Ir noslēpēt. Laidīsim vēl. Elīnīt. Bija brīnišķīgi. Paldies. Vienkārši ar jau arī. Man arī. Paldies. Paldies. Ceram uz jauniem skaistiem seriāliem, jaunām skaistām filmām un lai dzīvo seriāla Dumpis. Paldies. Jā, paldies visiem. Paldies.